Ne tikai Eirokosu vasarā, vispār Latvijas arī klubu futbolā. Jānis Ikalnieks diezgan gara pauze. Ikalnieks jau devās pie bumbas. Tikai tad tiesnesis norādīja abiem vārdsargiem, kā ir jārīkojas uz vārtu līnijas par to, ka jābūt vismaz vienai kāju uz šīs iezīmētās baltās līnijas. Jānis Ikalnieks iezīmēs turpmāko 11-nieku gaitu. Parāda Belets, izaicina, sit tajā stūrī no sevis pa kreisi. Jānis Ikalnieks noteikti tur redz. Vēl viena pauze. Ļoti ilgi nekas nenotiek. Metrnieki viņš var realizēt pret Belets. Kāds būs otrs. Ikalnieks, sitiens maigi pa vidu. Nu, tā nav gluži paņenka un tomēr parāda dzels kādu ķermeņa daļu. Jānis Ikalnieks pēc tik garas pauzes pretinieku fanu spiediena rezultātā. Vārtsargs vēl kaut ko tur mēģina izsist no ierindas. Ikalnieks pa vidu papukšu ļoti viegli uzsit un tie ir vārti. Jā, jau otro reizi Jānis parāda, ka nerviem viņam visi kārtībā, jo arī Rīgā var pārbaudīt, bija ļoti ilga pauze, tur bija arī strīdi ar tiesnešiem tieši Belets personā, kā arī tur bija ilga pauze, arī tur Jānis izturēja šo pauzi un arī šoreiz izdarīja tieši to pašu. Viena no sliktākajām lietām, kas var būt penāla sitējiem, ir tas, ka tev ir pārāk ilga pauze. Ja tur galvā tajā brīdī var notikt viss kaut kas, un parasti tas viss kaut kas nenozīmē neko pozitīvu. Tagad El Arabi, lielākā pretinieku zvaigzne, uzbrucējs. Gan arī jāskat ģēnijs savas karjeras laikā. El Arabi pret Ondoa sitiens. Ondoa kā jau uzmin un tomēr spēcīgi. El Arabi neliek šaubīties par savu sitienu spēku. Ja Belets centās izsist no līdzsvarā rādot ar rokām, kur jāsit, tad Ondoa pirms tam piegāja pie bumbas un sāka to savās rokās aiztikt, kas arī mēdz nepatikt mainticīgiem uzbrucējiem. Bet šāds sitiens nav ņemams, kaut gan Ondoa lēca pareizajā virzienā. Gan jau visi jau to ir iegaumējuši un pieraduši, bet tomēr arī jāatgādina, ka vārdsargam sitienu izdarīšanas brīdī vismaz vienai kājai projekcijas ziņā kaut vai jābūt uz līnijas, tā kā arī par to vēl vārdsargam jāpiedomā, bet Žiga Lipuščeks sit otrais, tā kā mans jautājums ir atbildēts. Lipuščeks, viens no štata izpildītājiem RFS komandā, izrādās Lipuščeks. Ļoti labi. Tas ir labāk nekā El Arabi, es teikšu tā. Tas ir labāk nekā daudzi pasaules klases uzbrucēji. Cerams, ka viņš tur arī tēmē. Katrā ziņā fantastiski precīzi, spēcīgs sitiens no centra aizsarga, kur augums ir apmēram 2 metri. Kaut ko tādu sagaidīt. Patiešām arī spēcīgs jaudas ziņā. Arī savu tautieti pārspējas Slovenijas izlases rezervas vārdsargu, kurš bija Eiropas čempionātā, un arī maziņu uzslaviņu arī Belecam, ka viņš nenoriskēja palikt pa vidu, jo bieži vien vārdsargi baidās izskatīties muļķīgi. Viņi lec uz vienu vai uz otru pusi, bet reti kurš izvēlas palikt pa vidu, jo tādā gadījumā vārdsargs parasti diezgan dumji izskatās. Āfrikas duelis. Ganietis pret kamerūnietis. Sārfo pa pārliknis! Pirmā kļūda, un tā ir par labu RFS. Šeit mums arī studijas viesi ir priecīgi un gavilē šajā brīdī. 2-1 pēc 2 sitienu sērijām. RFS solīt tuvāk Eiropas līgas pamaturnīram, bet joprojām vēl, es teikšu, tāls ceļš ejams. Varbūt ne gluži minūšu ziņā, tad diezgan ātri viss noskaidrosies, bet sitienu vēl būs diezgan daudz. Sārfo arī šeit īstenībā Ondoa paslavēsim. Viņš uzmin lec tajā pašā virzienā, bumba arī bumbas trajektorijā turpat, bet pārāk augstu. Sārfo centās kā Lipuščeks ar pašu vārtu konstrukciju, precīzi ierēdīgumu vārtos neizdevās. Albāņi pieredzējušies centra aizsargs Herdi Prenga. Mazliet spēlēs arī Albānijas izlasē. Prenga, Albāns pret Sloveniju. Nevar pat saprast, vairāk pa vidu laikam. Nu, katrā ziņā precīzi pārliecinoši augstsnīgi trāpa Herdi Prenga, un pagaidām viss rit par labu RFS, un visas 3 penāls tiešām bijušas varbūt ne tādas izcilas devītniekos, bet tādas ļoti pārliecinošas, par kurām īpaši šauba arī nav bijis. Arī šeit, Prenga, nezinu, vai pat paskatījās uz vārdsargu vai nepaskatījās, bet visu ļoti pārliecinoši ieskrējienā nekādu panikas pazīmi. Nebija ne pa centru, nebija ne arī pašā stūrī, bet vienkārši sita uz to stūri, kurā laikam jau redzēja, ka vārdsargu tur vairs nav. Un šāvīgi Kintilja pret savu bijušo komandas biedru. Fabrice Ondoa no Barcelonas laikiem. Kintilja pret Ondoa. Mēģinās samazināt līdz minimumam. Pagaidām RFS priekšā un arī pēc šīs sērijas paliks priekšā, bet ar kādu starpību, ar minimālu starpību. 3-2 RFS labā pēc 3 sitienu sērijām. Un arī priekšā tas spēles protokols, kad RFS izcīnīja vietu konferences līgas grupu turnīrā no 4 mūsu precīziem sitējiem. 3 vairs nav komandā, nevis nav komandā, bet šovakar nav komandā. Peters Maršs ir savainots, Andrejs Siličs ir vakar iekļuvis Čempionu līgas pamaturnīrā ar Lillelas komandu, un Kevins Frīzenbiklers tāpat ir devies prom, bet vienīgais, kurš sita tajā vakarā, Stefans Paničs. Turklāt Paničs sita kā pirmais. Toreiz, tā ir arī Stefans Paničs. Toreiz kā 4. Tie, tieši laikā par šo tēmu ierunājus, nezinot nemaz, kurš tad būs tas 4. izpildītājs, bet diezgan loģiski. Stefans Paničs ierēda bumbu vārtos, viņam bijuši nepatīkami mirkļi vispār 11 metru sitienu sērijās. Sloka HJK.
Pāri vārtiem. Pat atcerēties, tur rūks Bet zaudējums. 5. sitiens, paskatīsimies, vēl no sākuma ir pretinieku sitiens, bet mans minējums būtu, ka Adamas Marhijos būtu 5. sitiens. Es atkal, tu jau zīmē tālāk, es ļoti, ļoti vēlētos, kāpat kā mēs visi, lai viss beidzas bez 5. sitienu sērijas. Ja tagad APOL negūst no vārtus no 11 metru sitienu atzīmes, viss ir beidzies, jo tad rezultāts paliek 4-2 un 5. spēļu sitienu sērija netiks izpildīta. Skontietis Dvalī pret bijušo Audus vārds ar Gondoā. Abi divi Skonto stadionā ir saimniekojuši, bet tagad Nikosijas stadions. Laša Dvalī, izšķirošs brīdis, kreisā kājā. Un Bijušā Skonto direktoru pa lieliem priekiem Ulriķim Laša Dvalī neiesīt. Un varam sveikt RFS ar Eiropas līga miljoni un meta glāzes fani pa RFS futbolistiem. Tagad jābūt drošībai, lai vēl kāds savienojums neseko, bet mēs gavilējam šeit gan Rīgā, gan Nikosijā vēl ilgi. Futbola fani atcerēsies šo vakaru, vēl ilgi līdz dažādas glāzītes vispārējais, bet RFS ir izcīnījusi ceļazīmi pirmo reizi sava kluba vēsturē. Tādējādi atkārtojot arī futbola kluba Ventspils iespēju to, kamēr mēs te priecājamies gavilējam uzreiz brīdinu skatītāji. Vēl mazliet no studijas, vēl Askolds Uldriķis ar Agris Uveizdu un Arturu Barovsku. Barovski apspriedīs notikušo un šo lielo skaisto panākumu. Kāds raksturs APOL, bet vēl lielāks raksturs RFS komandai, kas smagā situācija iztur līdz 11 un izcīna uzvaru. Laša Dvalī, cik simboliski šis Rīgas Skonto spēlējušies futbolists neiesit izšķirošo. RFS dodas pie saviem faniem līdz asarām, līdz prieka asarām. RFS līdzjutējās, es atļaušos vēl mazliet tomēr pakomentēt notiekošo tribīnēs, lai mēs izbaudām šo pilno emociju gammu, kas notiek stadionā. Arī priekšmetu mešana vairs droši vien nav iespējama. Mūsu futbolisti ir attālinājušies no sektora. Un RFS ir Eiropas līgā, kur jau rīt ir izloze, kur var tikt Manchester United un vairāki citi grandi. Arī man ir milzīgs saviļņojums un liels prieks arī par tiem latviešiem, kas aizbrauca uz Kipru klātienē Nikosijā nosvinēt, gribēju teikt, atbalstīt un tagad arī nosvinēt. Un, protams, arī par visiem tiem, kuri šodien visus šo 120 un vairāk minūšu garumā sekoja līdzi notikumiem Nikosijā, garai spēlei, 11 metru sitienu sērijai, bet tagad es došu vārdu studijai. Lūdzu, vēl pēdējās diskusijas šajā fantastiskajā vakarā. Urā!